Take it away, Tim. Very good. My name's Tim. I'm an alcoholic. Well, you're translating. Pardon? You're translating. Yes. Tim's alcoholic. There we go. The only thing I understood from the Latvian was Intergrup, Region, Delegats, and Conference and Cafe. Those are the 5 words. Tas, ko Tims saprata latviski, ir intergrupa, reģions, kafija, konference. So I apologise for not learning Latvian before I came. Es atvainojos, ka es nepaspēju iemācīties latviešu valodu, pirms es atbraucu. I want to talk first of all about why I do service and what it is generally. Sākumā es gribētu pastāstīt par to, kāpēc es vispār nodarbojos ar kalpošanu un ko tas vispār nozīmē vispārīgi man. To put it very simply, if I don't serve God, I will die of alcoholism. Vienkāršos vārdos sakot, ja es nekalpošu Dievam, es nomiršu no alkoholisma. From an Al-Anon point of view, if I don't serve God, I will start to bully everyone around me. No Al-Anon perspektīvas, ja es nekalpošu Dievam, tad es sākšu izrīkot vai būt nejauks pret citiem cilvēkiem. And doing service in Al-Anon is harder. Un tad Al-Anonā kalpošana, manuprāt, ir grūtāk. Because the risk is that I will do the service in a way which bullies other people. Un tas risks ir tāds, ka es varētu nodarboties ar kalpošanu tādā veidā, kas izturēsies slikti vai izrīkos citus cilvēkus. It's important in service to be busy without being, sorry about this word, a busybody. Can you do that? Ir svarīgi kalpošanā ir būt aktīvam, taču nebūt pāraktīvam vai nemēģināt būt par korķi visām pudelēm, teiksim tā. And in a group I belonged to a number of years ago, someone came in, took control and terrorized the group. Tātad viņi pieredz kādā grupā pirms vairākiem gadiem, ka bija ienācis kāds kalpotājs, pārņēma grupas vadību un būtībā sāk terorizēt šo grupu. With excellent but terrifying service. Viņa kalpošana bija izcila, taču ļoti biedējoša un šausminoša. Because the person did not just do service, they also acted as the AA police. Jo šis cilvēks ne tikai kalpoja, ne tikai nodarbojas ar kalpošanu, bet kļuva arī par AA policistu. Which is why having an Al-Anon program really helps with AA service. Tieši šī iemesla dēļ būt Al-Anonā ļoti palīdz arī kalpot alkoholiķu kalpošanā. And even if you don't join Al-Anon or go to Al-Anon meetings, there is one book in Al-Anon which is excellent to help with service. Un, lai gan pat ja jums varbūt neesat Al-Anon biedri un neiet uz Al-Anon sapulcēm, Al-Anonam ir viena lieliska grāmata, kuru ļoti noder kalpošanā. And the book which is really helpful is One Day at a Time in Al-Anon. Tās grāmatas nosaukums ir Pa vienai dienai Al-Anonā. Which is one of the earliest Al-Anon books. Kas ir viena no pirmajām Al-Anon grāmatām. It's written by one person, not a committee. To rakstīja viens cilvēks, nevis komiteja. So there is a clear, consistent voice through the book. Tāpēc grāmatā ir, viss caur grāmatai ir ieturēta vienā balsī, vienā stilā. What else? The point of service is to help people with what they need help with. Kalpošanas uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem tajās lietās, kurām viņam ir nepieciešama palīdzība. So service starts with the question, who needs what? Kalpošana sākas ar jautājumu uzdošanu, kas ir nepieciešams kam? The danger with fellowships in small countries or countries where the fellowship is new. Viens bīstams faktors, kas saistīts ar sadraudzību vai struktūru mazās valstīs vai valstīs, kurās tā ir salīdzinoši jauna, is that you look at other countries, you say, what are they doing there? And then you say, we must do the same as them. Ka mēs sākam skatīties uz citu valsti, mēs skatāmies, ko viņi dara, un tad mums šķiet, mums jādara tāpat. Rather than saying,
what do we need here and what is the best way of achieving that? Tātad darīt tā vietā, lai uzdot jautājumu, kas mums šeit ir nepieciešams un ko mēs varam tā labā darīt. And the most useful tradition in this connection is tradition 9. Tad šajā sakarā visliederīgākā tradīcija ir 9. tradīcija, where it says AA as such ought never be organised, tātad, kur kā tādai nekad nav jābūt organizētai. but we may create service boards or committees directly responsible to those they serve. Taču mēs varam radīt dienestus un komitejas, kuras ir tieši atbildīgas tiem, kam tās kalpo. And the principle I've been taught is to be as organised as much as necessary, but as little as possible. Tas princips, ko man mācīja, ir būt organizētam pēc So as much as necessary. As much as necessary. Tik daudz, cik ir nepieciešams, tajā pašā laikā pēc iespējas mazāk. But as little as possible. Jā. Yes. And not to try to have a structure simply because structures are good. Un nemēģināt ieviest kaut kādu struktūru tikai tāpēc, ka struktūras kā tādas ir labas. And it's the same with committees. A committee is good only if it serves the purpose for which the committee was set up. Tas pats attiecas uz komitejām. Komitejas ir vajadzīgas tad, ja tās kalpo kā konkrētam mērķim, kam tā komiteja ir vajadzīga. I set up an AA group in 2009. 2009. gadā es nodibināju A grupu. And we were very organised. Mēs bijām ļoti organizēti. And we did very useful things, like if you did a job, you would write down everything you did to do the job for the next person. Mēs izdarījām daudz lietas. Piemēram, mēs ieviesām šo darbā aprakstus, kuru mēs ļoti konkrēti uzrakstījām, kas jādara katram kalpotājam, īpaši tam, kas nāk rotējot iekšā. And by the time 10 years passed, what was written down was no longer experience being shared, it was rules to be followed. 10 gadu laikā tas pārvērstās nevis, ka tā nebija pieredze, kura tika nodota, bet tas kļuva par noteikumiem, kurus ievēroja. And then the system hardened in place and the group felt like a prison. Jā, un sistēma tā kā pārakmeņojās un grupa sajūtās tā kā ieslodzījumā. And the danger is that you end up doing something because you've always done it, not because it's good. Un tā bīstamais faktors ir tas, ka sāc nodarboties ar kaut ko tāpēc, ka tu to vienmēr esi darījis, nevis tāpēc, ka tas ir kaut kam derīgs. And there is a story by Anthony de Mello. Ir kā stāsts no autora Anthony de Mello. About a temple where when the services were being held, someone's cat came in and sat in the middle of the temple during the service. Tas stāsts par kādu templi, kurā notika dievkalpojumi, un ka tur regulāri ienāca kaķis, kurš apsēdās tam visam pa vidu. And the cat was there every service for the rest of the cat's life. Un kaķis visu savu atlikušo mūžu katrā dievkalpojumā ieradās un sēdēja tajā vietā. And eventually the cat died. Beigās kaķis nomira. But by that time they'd forgotten why the cat was there. Taču uz to laiku viņi jau bija aizmirsuši, kāpēc vispār tas kaķis uzradās. So they found another cat to come and place in the middle during the service. Viņi atrada citu kaķi, lai noliktu tajā vietā, kur vecais kaķis kādreiz sēdēja. And then they sacrificed the cat. Un tā viņi sāka pielūgt kaķi. If you don't know why you're doing it, ask, because you might not have to do it. Jā, ja jūs nezināt īsti, ko jūs darat, tad varbūt ir jāuzdod pajautāt sev, kāpēc, jo, lai noskaidrotu, ko tad mēs īsti darām. And I've sponsored a lot of people in AA and other fellowships in countries where AA is small. Es esmu sponsorējis daudz cilvēkus anonīmās alkoholiķos un arī valstīs, kurās sadraudzība ir neliela. Or where AA has drifted a long way from where it started. Vai arī valstīs, kur anonīmi alkoholiķi tā kā novirzījušies no tā
punkta, kurus pār viņi bija sākuši. And in the 30 years I've been sober in AA, 28 years of those have been in service. No 30 gadiem, ko es esmu bijis anonīmais alkoholiķos, es kalpoju 28 gadus. First 2 years I did service in the group. The 28 years after that there has been service below the group. I'm sorry, So first 2 years service in the group, next 28 years below the group. So. Okay. Tad pirmos 2 gadus viņš kalpoja grupā, un pēc tam nākamos 28 gadus viņš kalpoja struktūrā, kas ir zem grupā. So I've done service at intergroup, region, conference and board committees. Tad es kalpojos intergrupā, reģionā, konferencē un arī padomas komitejās. And so I know how these run in Great Britain. Tad es zinu, kā tas notiek Lielbritānijā. And for instance, I was the chair of an intergroup on more than one occasion. I was the chair of an intergroup in London. Tad es biju vairāk kārt Londonā kādas intergrupas priekšsēdētājs. For 3 years. 3 gadus. And our intergroup meetings were 33 minutes long. Un mūsu intergrupas sanāksmes sapulces bija 33 minūtes garas. Because we found a way of being effective and efficient. Jo mēs atradām veidu, kā būt efektīviem un noderīgiem. And effectiveness is getting the job done well. Un efektivitāte nozīmē izdarīt labi darbu. And efficiency is about getting the job done in the shortest time possible. Un šī noderīga liederība nozīmē prast izdarīt darbu pēc iespējas īsākā laikā. And even London Region North meetings are only 3 hours long. Pat Londonā ir ziemeļreģiona, tur ir vairāk reģionu Londonā. Un tad viņš runā par ziemeļreģionu, un pat reģionu sanāksmēs, tās sanāksmes ir 3 stundas. And they have 600 groups. Un tajā reģionā ir 600 grupas. And those meetings are 4 times a year. Un tas notiek 4 reizes gadā šīs sanāksmes reģionā. So 600 groups, 4 times a year, 3 hours. 600 grupas, 4 reizes gadā, 3 stundas pa reizei. I sponsored someone in a part of Germany. Es sponsorēju kādā Vācijas apgabalā, where the intergroup had, I think, 20 groups. Kur bija intergrupa ar 20 grupām. And the intergroup met once a month. Viņi satikās reizi mēnesī. For the whole of the Sunday. Visu svētdienu pavadīja. 4 hours in the morning. 4 stundas no rīta. 4 hours in the afternoon. 4 stundas pēcpusdienā. And they hated each other. Viņi viens otru ienīda. And it was unclear what they were talking about for these 8 hours. Viņiem īsti nebija skaidrs, ko tad viņi īsti runā tos 8 stundas. And that's a good example of something happening because people think the structure itself is important. Jā, un tas labs piemērs, kas ilustrē, ka kaut kas notiek, tāpēc, ka cilvēkiem liekas, ka tas ir labi, ka kaut kas notiek. And if you think of the service structure as a building, ja pielīdzinām kalpošanas struktūru ēkai, and the purpose of the building is to enable an activity to take place within the building. Tātad, ēkas uzdevums ir nodrošināt būt pa telpu kaut kādām noteiktām darbībām, aktivitātēm šajā. And so the building does not exist for its own purpose. Tātad, ēkai kā tādai nav kaut kāda savu pašmērķa. And I think this principle applies at group level as well as in the service structure. Un es uzskatu, ka šis pats princips attiecās arī grupas līmenī, tāpat kā arī citās struktūras līmeņos. And a very helpful distinction is made in groups in Great Britain. Tātad Lielbritānijā starp grupām ir kāda svarīga, kā viņi iedala šīs grupas. Between a business meeting of a group and a group conscience meeting. Ir starpības starp tas, ko mēs saucam par organizatorisko sapulci, vai darba sapulci un sirdsapziņas sapulci. Tās ir dažādas lietas. And a business meeting
is where a small number of officers decide on administrative things. Tātad darba sapulcē piedalās neliels kalpotāju skaits no grupas, kuri risina konkrētas praktiskas organizatoriskas grupas lietas. Whereas the group conscience has everyone in it, and you get to decide on major policy decisions. Savukārt grupas sirdsapziņas sapulcēs piedalās visi, un tur tiek lemti par lielajiem grupas jautājumiem. And I belonged to a group for many years where everyone who was in the group also came to the business meetings. Tātad es ilgus gadus piederēju A grupai, kurā uz darba sapulcēm nāca arī visi pārējie grupas biedri. And it was a catastrophe. Tā bija katastrofa. Because everyone has an opinion, including the people who are very new. Jo visiem bija viedoklis, tā skaitā cilvēkiem, kuri bija tikko jaunpienācējiem. On the technical questions of how to run a group well. Tad viņiem bija viedoklis par tehniskiem jautājumiem, darba jautājumiem, kā grupai darboties. So it was right for everyone to be there for group conscience meetings. Tātad, finish this sentence. It was right. It was right for everyone to be present for group conscience meetings because those are policy questions which concern everyone. Jā. Pareizi būtu, ka sirdsapziņā piedalītos visi, tāpēc, ka tur tiek lemti lielie grupas jautājumi par grupas darbību. Whereas the business meetings, to run efficiently, require a lot of knowledge, for instance, about how treasury works in AA. Un savukārt darba sapulcē, lai tā notiktu efektīvi, tur jābūt cilvēkiem, kuriem ir zināšanas specifiskas zināšanas par kalpošanu, piemēram, par manziņu lietām, par finanšu lietām. And most of the business meetings were spent explaining to newcomers how various aspects of AA worked, as though their approval was needed to send money to Intergroup. Ar to darba sapulcēs lielāko daļu laika tika pavadīts, lai jaunpienācējiem skaidrotu, kas te īsti notiek, kādi ir tie principi, tā it kā viņiem būtu nepieciešams jaunpienācēju apstiprinājums, piemēram, sūtīt naudu uz Intergroup. And if people are not sponsored well into understanding the group and AA, they try to get the group to sponsor them by asking lots of questions. Jā, līdz ar to, ja mēs nesponsorējam cilvēku šajā kalpošanā, izskaidrojot visu, tad to sāk darīt šī darba sapulce vai grupa sāk sponsorēt un skaidrot tās lietas, kur varbūt sponsors patībā var izskaidrot. So my current belief, I've changed, my current belief is that you have small, efficient business meetings and big group conscience meetings to discuss things at length. Tīma pašreizējā pārliecība, kas gan ir mainījusies laika gaitā, bet viņa pašreizējā pārliecība ir, ka ir nepieciešamas mazākas darba sapulces, un tad lielākas sirdsapziņas sapulces, kurās tiek lemti lielie jautājumi. One trick they use in business meetings in some groups is they hold them standing up. Viens triks, kā dažās grupās tiek darīts darbs šajās darba organizatoriskās sapulcēs, ka viņi sanāk un spriež par jautājumiem stāvot kājās. So that people don't get so comfortable, they want to sit there for hours. Lai cilvēki nesjustas pārāk ērti, ka viņi iesēžās uz vairākām stundām. And to hold the meeting at dinner time so that people are so hungry they want to go and eat instead. Un tad noturēt šo darbu sapulci pusdienlaikā, kad cilvēki sāk gribēt ēst, un tad viņi ātrāk saprot, ka jābeidz un jāiet pusdienās. And to agree that we will all eat together after the business meeting. Un kopīgi izdomāt, ka mēs tad kopā arī iesim pēc tam pusdienās. So we have to be nice to each other in the business meeting. Tad to ir jāpatur prātā, ka jāpaliek laipnam ar pārējiem cilvēkiem, jo mēs kopā pēc tam iesim ēst. Because you're going to be staring at them for an hour over your dinner. Jā, jo pēc tam būs vēl stundu jāpavada kopā ar viņiem
tajā pašā kompānijā. The group conscience meeting is a different matter. You have to allow everyone to share what is in their mind and in their heart. To sirdsapziņas sapulce ir kaut kas principiāli cits. Tur ir jāļauj visiem izteikties un runāt to, ko viņi grib pateikt. But a group conscience meeting should not be a blank check. Explain what that means in a minute. Blank check. Okay, so I'll tell the story a different way. Okay. I sponsored someone for a while in Israel. Tad es kādu brīdi sponsorēju cilvēku Izrēlā, in a different fellowship, kurš bija dažādās sadraudzībās. Where there were 50 or 60 people in the group. Tātad, un šajās grupās parasti bija apmēram 50-60 cilvēki. And people were intelligent and educated. Un šeit bija inteliģenti, izglītoti cilvēki. And very interested in recovery. Tātad viņi ar lielu interesi atvesaļošanās. Everyone was full of good ideas. Visiem bija ļoti daudz labu ideju. Or at least they were full of ideas. Vai vismaz viņiem bija idejas. And they would have group consciences that would last 3 hours. Viņam arī viņu sirdsapziņas sapulces parasti ilgi 3 stundas. And they had a list of dozens of proposals that were waiting to be discussed. Un uz to viņam krājās jautājumi sirdsapziņā, kas stāvēja rindā, lai vispār nokļūtu līdz sirdsapziņas sapulcēm. Because they were operating on the principle, if someone has an idea, we have to discuss the idea. Jo viņi darbojas pēc principa, ja kādam ir ideja, tad viņi noteikti ir jāizdiskutē. The reason why my home group holds group consciences twice a year is we would fall apart if we held them more often. Tātad iemesls, kāpēc mana mājas grupa notur sirdsapziņas sapulces tikai 2 reizes gadā, ir tas, ka, ja mēs tās noturētu biežāk, tad grupa sabruktu. Because in group consciences, you could make very big decisions which change the structure and the content of the group. Jo sirdsapziņas sapulcēs ir iespējams pieņemt ļoti ievērojams lēmumus, kas faktiski mainītu grupas struktūru un nākotni. And people don't like change and it's destabilizing. Un cilvēkiem nepatīk izmaiņas, jo tā ir destabilizējoša. So when the group conscience is over, we know that for 6 months, nothing major is going to change. Tad mēs noturam sirdsapziņas sapulci, un tad mēs zinām, ka nākamos 6 mēnešus nekas radikāli nemainīsies. And if someone has a good idea, they'll have to wait. Ja kādam ir laba ideja, tad viņiem būs jāpagaida. Because almost every idea that someone has in AA comes out of their resentment. Jo katra laba ideja, tai pamatā ir aizvainojums. And their proposal is their solution to the thing that they don't like. Tad to viņu piedāvājums faktiski ir viņu piedāvātais risinājums tai lietai, kas viņiem personiski nepatīk. And if you can have group consciences once a month, you end up just discussing people's grievances and how to change the group to get rid of the person's grievance. Ja notiek šis sapulce reizi mēnesī, tad faktiski tas, ko jūs darat, ir visu laiku diskutējot par kaut kādām privātām lietām, kas kādam nepatīk. If they have to wait for 6 months to raise the proposal, they get so depressed they talk to their sponsor and solve it another way. Jā, un tad, ja ir jāgaida 6 mēneši, lai vispār šo jautājumu paceltu, tad šis cilvēks, kā jums saka, visticamāk kļūst tik depresīvs, ka viņš tad drīzāk aizies pie sponsora sākumā ar šo jautājumu. And so, when looking to make changes in a group, I will only propose something if I believe that everyone else has spotted the same problem. Un es personiski pacelšu kādu jautājumu sirdsapziņā tad, ja man būs sajūta, ka šī problēma ir redzama arī citiem cilvēkiem grupā. And this reduces the number of proposals which are put forward. Es tad samazinu šo piedāvājumu jautājumu skaitu. In order that the system remain democratic, however, Tātad, lai sistēma tomēr paliktu demokrātiska, before a group conscience meeting, you get everyone
to write out as many proposals as they want. Pirms sirdsapziņas sapulces tiek piedāvāts, ka katrs var pierakstīt tik jautājumus, cik grib un iesniegt. You put them in a single document, you circulate the document. Tad tas visus jautājumus viņi tiek samesti vienā dokumentā, kas tiek izplatīts visiem grupas biedriem. And you pick maybe the top 3 or the top 5. So people vote and you pick the top 3 or top 5 Tālāk to notiek discuss. balsošana, un no tā garā saraksta tiek izvēlēts varbūt galvenie pirmie 3 jautājumi. So you can respond to the genuine needs of the group without having hundreds of very long meetings. Tādā veidā ir iespējams apmierināt faktiski svarīgās grupas vajadzības, bet nepavadot milzīgi daudz laika diskusijās. And this way, you can ensure that people have a voice, but enabling the group to be stable. Tādā veidā var panākt to, ka vienlaikus cilvēkiem ir balss, viņi tiek uzklausīti grupā, un tajā pašā laikā grupa turpina stabili darboties. And 2 other very helpful principles for stabilizing a group are as follows. Tad minēšu 2 vēl svarīgus principus, kuri var noderēt grupas stabilitātei. The first one is when making a change, you try the change for 3 months and it goes back to the way it was before unless people reapprove it after 3 months. Tad pirmais princips ir, ka ieviest kādu izmaiņu, ieviešu izmaiņu uz 3 mēnešiem ar domu, ka pēc tam par viņu balsos atkārtoti, un ka ja netiks nobalsots, tad pēc 3 mēnešiem automātiski tiek atgriežās vecajās sliedēs. So that real big change happens in a group only if people vote for it, it works and they vote for it again. To patiešām svarīgas izmaiņas notiek grupās tad, ja sākumā ir kāds jautājums, par to nobalso, tad viņu izmēģina kādu laiku un tad vēlreiz nobalso, vai tas paliek vai nē. And to have at least a 2/3 majority to make a big change. Tātad ievērojams vienprātības principu ar vismaz 2/3 balsu, lai apstiprinātu kādu ievērojumu izmaiņu. But with the ideal of having almost everyone agreeing with it. Taču tiekties uz ideālu, ka lai gandrīz katrs būtu piekristu šai idejai. If you've only got 2/3, you've still got 1/3 of people who've got real problems with the proposal. Tad pat ja ir 2/3 atbalsts, tomēr paliek šī 1/3, kas ir neapmierināta. So the aim is to involve the minority in adjusting the proposal so that it becomes acceptable to as many people as possible. Tad tā ideja ir iesaistīt mazākumu šī jautājuma precizēšanā un grozīšanā, lai tas beigās tas kompromiss būtu maksimāli pieņemams visām pusēm. I'm trying to think of the second point about stabilizing groups. The first one was the probationary, the trial period. Jums ir uz brīdi aizmirst, kāds bija otrais punkts. The second one is obviously not important if it comes back. Acīm redzot, otrais nav tik svarīgs, ja jau tas ir... It will come up later on. So vēlāk tas noteikti atcerēsies par to. Let's pausing for a moment. Does anyone have any questions about business meetings and group consciences? Kādam ir jautājumi tieši par sirdsapziņas un darba sapulču norisi? Jā. Vai pirms var pateikt, cik apmēram cilvēki ir viņa mājas grupā? How many people are there in your home group? There used to be 80 or 90. Agrāk bija 80 līdz 90 cilvēkiem. I left it for a few years. I've
come back after COVID. Viņš uz brīdi pamet to grupu, bet pēc Covid atgriezās. During COVID, it went online and went up to 250. Covid laikā tā pārgāja online un pieauga līdz 250 cilvēkiem. And now it's gone back in person. It has between 30 and 60. Tā tagad ir atgriezusies atpakaļ klātienē un apmeklējums apmēram 30-40 cilvēki. So it's lucky my identity is not tied up in how many people come to my home group. Tiem saka, ka par laimi viņa identitāte nav saistīta ar to, cik viņa grupā ir liels apmeklējums. One other point about group stability is if you've got people with fundamentally different ideas about how a group should function, the question is, should you all be in the same group? Vēl viens jautājums par grupas stabilitāti ir tas, ka ja jūsu grupā ir tik atšķirīgi viedokļi, tad jautājums ir tāds, vai jums vispār jābūt ir vienā grupā. And sometimes people with a strong program who like the steps, who like the traditions, will go into weaker groups and try to bring them the steps and traditions. Un dažreiz cilvēki, kuriem ir spēcīga programma, kuriem patīk soļi, kuriem patīk tradīcijas, viņi dodās uz kādu vājāku grupu, mēģinot to grupu pārtaisīt. And if they wanted them, they'd have them already, probably. If the weak groups wanted the steps and traditions, they would have them already. Jā, bet patiesībā tāda, ja tā vājākā grupa gribētu soļus un tradīcijas, tad viņi jau sen to būtu paši ieviesuši. So, yes. Jā. Vai online dalībniekiem ir kaut kādas kalpošanas grupā, un vai online dalībnieki piedalās biznesa mītīņos? Bet tas ir par tagadējo, jo viņi atgriezās pēc tam no online klātienē tagad. That online vispār Your home group now, after the COVID, when it went back to in-person meeting, is it just in person or is it a hybrid meeting? That's a very good point. It's only in person. Another home group that I had was hybrid for about 2 years, about a year after COVID. Tad viņš piedalījās, viņam bija cita mājas grupa, kur apmēram 2 gadus pēc pandēmijas vai pandēmijas laikā viņi mēģināja hibrīdu uzturēt. Varbūt tiks var padalīties, kā šajā hibrīdu grupā, vai izveidojās kaut kādas online kalpošanas, vispār kaut kāda ideja par online kalpošanu, vai to vispār var online darīt, vai kaut kāds kalpošanas, kaut kas kalpošanā, ko var darīt online, un vai šie cilvēki no online vides iesaistījās arī biznesa mītiņos. Es saprotu, kad biznesa mītiņos iesaistās tikai kalpotāji, ja online kalpošanas nav, ja cilvēks ir tikai online, viņš automātiski izkrīt no tās biznesa tikšanās. Nav jēgas viņam būt. Okay, so the question is, for example, during the hybrid years, did the servants who were online, did they come to the business meeting? Was it held online or did they have any special, so how did trusted servants cooperate among themselves if they somewhere in person, somewhere online? Okay, so in that hybrid group, when they had a business meeting, it was just like an ordinary meeting with some people in the room and other people online. Tajā hibrīda formā biznesa darbs sapulcēs bija tāpat kā agrāk, tikai daži bija klātienē un daži bija online. But it caused huge problems being a hybrid group. Taču, tur bija daudz problēmu ar šo formātu. Because lots of people in the room did not want a huge screen with everyone staring at the screen during the meeting. Daudziem cilvēkiem nepatika tas, ka sapulces laikā bija ekrāns un ka tur ir daudz cilvēku un tad visi skatās uz ekrānu. But to shut down the hybrid part would exclude people from the meeting. Bet ja viņi atslēgtu to online, tad tas nozīmētu, ka tā kā daļa no grupas tiktu izslēgta. Because the online people were from all around the world. Jo tiešais cilvēki bija pieslēgušies no visas pasaules. And we discovered
that the group conscience of the online people was completely different than the group conscience of the face-to-face people. Un tas, ko mēs atklājām, ka tiešsaistes grupas sirdsapziņa bija citādāka nekā tiem cilvēkiem, kas bija klātienē. Lots of the online people were actually from London and could have come face-to-face but didn't want to. Daudzi tie, kas slēdzās tiešsaistē, viņi bija no Londonas, viņi faktiski varēja ierasties, bet viņi to nedarīja. And that's not to judge them, but their approach to the meeting was fundamentally different. Tad Tims nemēģina to noliegt, taču viņš vienkārši uzsver, ka bija pilnīgi citādāka pieeja šai kalpošanai grupai kā tādai. That group split between online and face-to-face. They're now two separate groups. Tā sadalījās, tagad tās ir divas atsevišķas grupas. And both groups have doubled in size. Un abas grupas dubultojās, kā pieauga apmeklējums abām. Another point about the group conscience. The group conscience is not just what people decide in group conscience meetings by voting. Vēl viena lieta, kas saistībā ar sirdsapziņas sapulcēm, ka tie nav tikai jautājumi, tā nav tikai balsošana par kaut kādiem jautājumiem. The group conscience is also whatever is currently being done is what people want, or it would be being done differently. To sirdsapziņas sapulcēs tāpat arī tiek runāts par aktuāliem jautājumiem, ko mēs darām, kas ir jāmaina, un tiek izteikti dažādi viedokļi. And I'll give you an example. Piemēru sniegšu. Okay. I started an online morning meditation meeting every day, 7 a.m., 20 minutes. Tims uzsāka katru dienu jaunu meditācijas sapulci. 7 no rīta, 20 minūtes. And it uses the big book and other spiritual readings. Tā izmanto lielo grāmatu un citu garīgu literatūru. It's for people in any 12-step fellowship. Tā ir paredzēta cilvēkiem no dažādām sadraudzībām. So it's not an official AA meeting. Zato tā nav oficiāla AA sapulce. But most of the people there are alcoholics. Bet lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir alkoholiķi. Others are in Al-Anon, OA, other fellowships. Tad pārējie ir no Al-Anona, no OA, anonīmi ēdāji un citas grupas. And it starts at 7 o'clock, which is very early for us. Un tas sākums 7 no rīta, kas mums ir diezgan agri. And people log on at about 5 minutes to 7 o'clock. Tad cilvēki sāk pieslēgties apmēram bez 5, 7 līdz 7. And it's completely silent in those 5 minutes. Un tās pirmās 5 minūtes ir pilnīgs klusums. So no one says a word, no one greets each other. Neviens neko nesaka, neviens nesveicinās. Some cameras start to come on at 2 minutes to 7. Tā apmēram 2 minūtes pirms 7 sāk ieslēgties dažas kameras. And at 7 o'clock, exactly the same thing is said every day. Good morning, welcome to the meeting. Un katru rītu tieši 7 tiek atskaņots tas pats teksts. Labrīt, esiet sveicināti sapulcē. And it's very calming to sit there in silence before the meeting. Un tas ir ļoti mierinoši vai nomierinoši šīs 5 minūtes pirms sapulces tur sēdēt klusumā. And we get between 90 and 140 people. Tad apmeklējums apmēram no 90 līdz 40 cilvēkiem. Which is a lot of people being silent. Kas nozīmē, daudz cilvēku, kas ietur klusumu. One day, Vienu dienu, one of the hosts who chairs the meeting decided to make a change. Tātad viens no sapulču vadītājiem ienāca viņam ideja, ka vajag ieviest nelielu izmaiņu. They decided that we would all be much happier if we all talked to each other before the meeting. Piedāvāja, ka, domāju, mums būtu baigi forši, ja mēs sāktu tomēr pirms sapulces varētu aprunāties. So they started greeting people by name as each person joined the meeting. Tad vadītājs saka sveikt personiski tos cilvēkus, kas tikko pievienojās, nosaucot viņu vārdu un tā kā pasakot čau. And the closer it got to 7 o'clock, the more people had to be greeted. Un jā, jo tuvāk nāca sapulces sākums, jo vairāk cilvēku bija jāsveic. And the last
30 seconds was like a machine gun fire of names of people being greeted. Pēdējās 30 sekundes pirms 7 tas bija tā kā automāts, kurus laiku viņi visi... Tad notika tas, ka sauca viens vienīgs vārdus. And some people started to wait until 7 o'clock to join because they didn't want to be greeted in front of 100 people. Un bija cilvēki, kuri sāka nākt tikai tieši 7, jo viņi negribēja, lai viņus sveic pirms tam 7. Other people would turn their computer volume to 0 until the meeting started. Daži pieslēdzās sapulcē, taču izslēdz skaņu un neklausītos šajos apsveikumos. Some people wrote to the host saying, please stop greeting me. Daži biedri rakstīja vadītājiem, lūdzu pārstājiet sveikt. And eventually the host resigned and peace was restored. Beigās vadītājs pamet savu amatu un miers atgriezās virs zemes. Now, the interesting thing is that we never, ever decided that we would sit in silence before the meeting. Tas interesantais ir tas, ka neviens īsti nebija oficiāli nolēmis, ka mēs klusēsim pirms tās sapulces. It just gradually developed over a number of years. Tas vienkārši vairāk gadu gaitā attīstījās šāda prakse. So if you go into a group where they're doing it wrong, ja jūs ejat uz grupu, kur kaut kas nenotiek tā kā vajag, they like it just fine the way it is. Ziniet, ka viņiem patīk tā, kā viņi dara. Even if they haven't decided that that's how it should be. Pat ja viņi nav pieņēmuši lēmumu, ka tas ir tā, kā viņi darīs lietas. So I think it's time for a break. Tagad pārtraukums. Very good. Thank you. Thank you. Okay. 10 minutes, 10 minutes.